Iepriekš komentāros rakstīju par Android auto, un līdz šim biju ļoti skeptisks par šo visu tēmu, jo man tā Android auto CarPlays šādās vecās mašīnās asociējās ar kādām milzīgām planšetēm, kuras neiedarās vai kādām paneļu griešanām, urpšanām un tā tālāk, bet, iet laiks uz priekšu, kaut kas attīstās, kaut kas mainās, un tad, uzdoros šādai foršai lietai, kur Android auto tiek integrēts jau esošajā automašīnā iekšā un strādā ar oriģinālo ekrānu un nav vajadzīgs izjaukt pusi automašīnu. Tiesa gan būs jāņem ārā cimdu nodalījums, nedaudz būs jāpārsprauž vadi, bet kopsumā nekas traģisks, un tas ieguvums, teikšu, ir diezgan fantastisks, jo iegūstam mēs diezgan labu skaņas kvalitāti, un pats galvenais, laikam jau, ka mēs iegūstam Waze vai Google Maps, jeb kādu no navigācijas aplikācijām, kā arī varam mūziku atskaņot no YouTube Music vai no Spotify vai no jebkuras citas straumēšanas platformas. Tad, strādā tas ļoti forši bez lagošanas, tad neliela varbūt demonstrācija, laikam ar skaņu. Tad no stūras skaņa mums ir forši. No mīnusiem laikam jāatzīmē, kad vairs panelī mēs neredzam dziesmas nosaukumu, redzam tikai augsts uzraksts. Kādam tas var būt tik aitinoši, kādam pilnīgi vienalga par to. Strādā mums arī multistūra. Redzam, ka varam pārvietoties par aplikācijām. Varam dziesmas mainīt arī. Redz, kur varam arī no vidus, no joysticka arī. Tā kā šāds risinājums, kam interesē Android auto, ir ļoti, ļoti pat atbalstāms.